Profesionāli apgaismojuma projekti. Kas ir profesionāli apgaismojuma projekti? Ko mēs no tiem sagaidām? Kas ir tās mūsu ekspektācijas? Ko mēs gribētu no mums vajadzētu? Galvā, ko mēs saņemam? Un vai tas, ko mēs galā saņemam, ir tas, ko mēs gaidījām? Profesionāli apgaismojuma projektu tām 3 stūrakmeņi, 3 vari. Ir dizaina disciplīnas, vispārtā. Dizainam neizbēgami sako budžets. Un, protams, apgaismojuma modelis. Ja mēs runājam par apgaismojuma normām, tad tādā ideālā situācijā tas mūsu gaismas scenārijs, mūsu dizaina gaismeklis, mūsu ideja par telpu, automātiski skatās arī visām normām un plānotas idejām. Un par to nevajag aizmirst, to nevajag ignorēt, jo gaisma ir tāda patēriņa prece, kā pārtika, kā ēdiens, kā dzērieni, kā gaismas komplekss patērē. Un ja mēs ejot uz restorānu, sagaidām, ka PVD te būtu bijis, un sēdēt nevis neatraudēs, uz garšības, viss būs labi. Ja dzerot vīnu, mēs ceramies kaut kontrolētu reģionu, un panojamies to. Vai, ja mēs mēram gaisu, skatāmies CO2 līmeni, ūdens inflāciju, mums tieši tas pats ir jāpieprasa no gaismā. Vai tas būtu plīns, vai tas būtu zaļais publiskais iepirkums, Eiropas standarts, vietējās faunas darba aizsardzība. Tas viss kopā ir tas, kam būtu jābūt profesionāli apgaismojuma projektu. Un tad, kad mēs saņemam profesionālu apgaismojuma projektu, mums ir jāprasa, vai viņā iekšā ir šī informācija, kur normām, un nevis tāda virspusēja, projekts izstrādāt atbilstoši vispār pieņemtam normām un standartiem, bet konkrēts, sadalot telpu grupā pa pielietojumiem. Uz šī telpu grupā ir izmantots apgaismojums atbilstoši šim. Šī telpu grupā apgaismojums ir atbilstoši tādām normām. Un, protams, mēs runājot par to, ka mēs taisam projektus arī restorāniem, privātmājām vai kā šeit dzīvokļi. Mēs nonākam, ka tā, ka šeit jau nav baigo normu, kam pietiek. Bet iepriekšējā prezentācijā Aigas parādīja vēl šeit ir tas, ko mēs varam par labo praksi. Un tas ir tas, ko mēs varam, ko mums vajag apgaismojuma projektos norādīt, kāpēc šajā vietā mēs esam darījuši tieši tā. Kas ir tie iemesli, kādā stāstā par muzeju, kāpēc mēs ierāmējam to blezu. Jo ļoti labi, ja pasūtītos ir jomas profesionāls, kurš reāli pārzina tēmu un saprot pēcpārspējumā. Bet ļoti bieži mums pasūtītājs nav no jomas, un tas, kas mums ir pašsaprotams, nebūtu nenozīmē, ka viņam ir pašsaprotams. Attiecīgi arī šeit, tas ir mūsu projekts dzīvoklis Viņā. Šeit mēs projektā norādām it kā gaismotājiem pašsaprotamu vietu. Arī Reinis pieskārās pirms tam prezentācijā par gaišām telpām. Šeit ir melna, virtuves īsma, un mēs varam uz viņus uzliet, cik daudz gaismu gribam. Mums ir vajadzīga papildus gaisma, un tā ir tā labā praksa, ko būtu jāapraksta. Vienmēr sakot, profesionālā apgaismojuma projektā būs informācija par to, kādas normas un kāda labā prakse ir projektā izmantot. Dizains.
ar dizainu ir tā, ka ir jāņem vērā, ka katrs apgaismojuma projekta veicējs, katrs gaismas dizainers, gaismas inženieris, projektu vadītājs, kurš plāno gaismu, viņš ir mākslinieks. Un mākslinieki rada ko? Mākslinieki rada mākslu. Un ja mākslinieki rada mākslu, tad māksliniekam ir tiesības atteikties radīt tādu mākslu, kurai viņš nepiekrīt. Ko es ar to gribu pateikt? Apgaismojuma projektā ir jābūt projekta veicēja viedoklim. Tur jābūt viņa redzējumam, viņa vīzijai par to, kā šai telpai vajadzētu izskatīties, ko ar viņu var izdarīt. Ideālā gadījumā tur būs gaismas dizaineru rokraksts iekšā. Bet šai vīzijai ir jābūt, un ja gaismas projektētājs vienkārši akli seko mūsu norādījumiem un dara to, ko viņš vienkārši, ko mēs viņam liekam, tad es atvainojos, bet tas nebūs profesionāli. Jo gal galā jebkurš gaismas dizainers vai arhitekts savu projektu pabeidzot, zem viņa liek savu parakstu. Tas ir mans darbs, ko es esmu pabeidzis, un es ar to lepojos. Kā šī gadījumā mēs lepni liekam parakstu zem atkal Viļņa, man šodien visas bildes ir no Lietuvas, liekam zem šī publiskā projekta ar lepnumu parakstu, ka tas ir mūsu projekts. Bet, lai līdz tam nonāktu, mums ir garš ceļš simbioze ar arhitektu, ar pasūtītāju, ar ieinteresētajām pusēm, runājot, pamatojot savu viedokli, kāpēc mēs to redzam šādi, kāpēc tas jādara šādi, normas, labā prakse. Tad mēs nonākam līdz tam, ka šajā projektā, piemēram, šeit ir individuāli izstrādāti gaismekļi, jo tas ir tas risinājums, līdz kam mēs nonākam tajā simbiozē. Vēl viens projekts no Lietuvas. Šis ir Paņevežā. Šis ir publisks projekts, kuru iepērk pašvaldība, attiecīgi es pieskaršos tēmai, kas ir budžets. Un ar budžetu ir tā, ka tas apgaismojuma projekts, ko mēs saņemam, tā ir tāda aizberga, tāda pat spicīta, pat augšiņa, kam apakšā nāk, kā visiem aizbergiem, milzīgs apjoms ar dažādām komponentēm. Katrs projekta veicējs tajā projektā ir ieguldījis tās komponentes, kas tur izglītībā, tur ir materiāla tehniskā bāze, tur ir licences, tur ir ergonomiska darba vide, telpas, fleksibli darba laiki, kaut kāds kopums ar izmaksām. Tāpat laikā ļoti bieži ir novērots, kad apgaismojuma projektēšanu mēs saņemam par brīvu, bez samaksas. Un kāpēc tā ir? Tā ir, jo gaismas dizaineri ļoti bieži šīs izmaksas, šo izmaksu kopumu paslauka zem tāda mārketinga budžeta, nosauc par mārketinga izmaksām, ar to domu, ka tas ir ieguldījums nākotnē. Vienmēr sakot, apgaismojuma projektētājs, tas izmaksas, kas ir radušās, cer atpelnīt nākotnē, pārdodot produktus. Un tik tālu tas būtu fine. Mārketings ir mārketings, tāda ir tā tirgus situācija, kurā mēs dzīvojam. Es atsaukšos uz Ilzi, kā Ilzi teica, kad ir ļoti reti sastopami neatkarīgi gaismas arhitekti, visi lielākoties kaut kur piesaistīti. Bet kas nav fine, kāpēc es par to runāju? Ja par apgaismojuma projektēšanu nav prasīta samaksa, tad attiecīgi šīm izmaksām kaut kur ir jāpaliek. Neviens nav prasījis samaksu, neviens nav saņēmis samaksu. Tās izmaksas paliek kur, visiem saprotams, viņas paliek materiāla cenās. Un otrs aspekts, kas ir gaismas arhitekti, ideālā scenārijā visu apraksta skaisti, detalizēti, bet ļoti bieži
lai šīs mārketinga izmaksas atpelnītu, šie projekti tiek izdoti tādās divās versijās. Viena versija ir ļoti vāja aprakstīta projekti, kur ir ļoti maz informācijas par to, kas ir izdarīts, ar to domu, ka projekta autors ir vajadzīgs, lai šo projektu varētu izbūvēt. Vai otra versija, šo projektu apraksta tik sīki un detalizēti, ka tie ir visunikālākie gaismugļi pasaulē, un viņus var nopirkt tikai vienā vietā. Atkal mums ir vajadzīgs projekta autors, lai realizētu projektu. Un kur tad ir tā problēma? Problēma tā, ka šo projektu saņem pasūtītājs, un pasūtītājs saņem projektu, kurš ir attiecīgi vai nu vāji aprakstīts, vai ļoti detalizēti aprakstīts, bet viņus vieno tas, ka šo projektu nav iespējams veikt bez autora klātbūtnes, bez autora iesaistes. Bet tam pretī nāk budžets, kas ir ļoti skaisti izstrādāts, kur ir ietverts visas šīs izmaksas. Un es domāju, mēs visi tur esam bijuši. Tas var neradīt, bet tas var arī radīt to situāciju, ka pasūtītājs sāk skatīties, ko mēs šeit varētu, tā kā varbūt var kaut kur internetā šito atrast, varbūt var pamainīt, nomainīt, neuzlikt. Mēs visi esam tur bijuši, tas vāvērs ritens, tā nevajadzīgā pieredze ar apgaismojumu projektēšanu. Profesionāls apgaismojuma projekts ir tieši pretējs. Profesionālā apgaismojuma projektā mēs prasam, lai būtu ietverts, kā es minēju, normas, labā prakse, viss sīk un detalizēti aprakstīts, ir plāni, ir izvietojums, ir instrukcijas, ir specifikācija, ir materiāla apraksts, kur nopirkt, kur var atrast kaut kāds aizstājējs, ja tas vajadzīgs. Apmēram atkal Aigars ieskicēja pēdējā slaidā. Attiecīgi, ja mēs maksājam par kaut ko, mēs varam prasīt kvalitāti. Un tieši pretēji, ja mēs nemaksājam par apgaismojumu projektu, mēs nevaram neko vajag paprasīt pretī. Protams, ir tāds juristu lietotais termins pro bono. Bet pro bono nozīmē, ka tas ir bezatlīdzības darbs, tas ir darbs, par ko mēs negaidām neko pretī. Tas nozīmē bez ekspektācijām kaut ko pārdot. Un, draugi, patiešām, ja jums kāds piedāvā projektu pro bono, ņemiet viņu un izpildiet. Tas ir ļoti skaisti, ja cilvēki piedāvā projektēšanu pa brīvu un neprasa arī pirkt neko. Tas ir ļoti labi, bet tā reālā pasaule ir tāda, kāda ir. Definējot visu to, ko es ieskicēju, tad profesionāls apgaismojuma projekts ir autora rokraksts iekļaujošs, standartiem un best practice atbilstošs, bez izstrādātā iesaistes izbūvējams projekts. Profesionāls apgaismojuma projekts var būt pro bono, bet tas nevar būt bez maksas. Profesionāla apgaismojuma projekta Lucitas Didzis. Paldies! Friday night, is it?